Sveicināti visiem! Es jūs aicinu uzlikt austiņas, ja tās jums ir vajadzīgas, un ja jūs gribat dzirdēt tulkojumu, kas, ka tie austiņas ir tepatās pie durvīm, var aiziet un paņemt. Pēstnieka kungs, rektora kungs, ministra padomnieks, dārgie draugi, dārgie klātesošie, esat laipni aicināti Latvijas universitātē. Es esmu Laparīnī kungs, un es esmu Francijas-Latvijas sadarbības programmas vadītājs, un man ir prieks jūs uzaicināt un uzņemt šodien kopā ar Latvijas universitāti konferencē par mākslīgo intelektu. Tas ir otrais dialogs starp Latviju un Franciju par mākslīgo intelektu. Pagājuši gadu mēs atvērām arī šīs te diskusijas, šo dialogu ar Tehnisko universitāti un priecājāmies, ka šis dialogs turpinās universitātē. Tāpat es gribu piebilst, ka šī konference ir daļa no mūsu konferenču cikla un programmas sakarā ar digitālā joma, kas saistīta būtu ne tikai ar kultūru, bet arī veicinātu debates par mākslīgo intelektu plašākā izpratnē. Visiem pateicos par klātbūtni, ne tikai tiem, kas ieradušies no Francijas, bet arī no Latvijas. Un es gribētu Lindai dot vārdu Lindai Danielai, Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekānei, kas ir šīs tikšanās moderatori. Paldies visiem un lai jums jauka konference! Bonjour! Sabiedrotie, tagad es teikšu vienu frāzi, kurus es iemācījusies, Madame and Monsieur. That's all, sorry. Man prieks jūs visus šeit šodien sveikt. Un šī sadarbība ar Francijas institūtu mums jau ir izvērtusies kādu laiciņu, un šobrīd viņa ir rezultējusies konferencē par tēmu, kas mums visiem ir milzīgi svarīga, jo mākslīgais intelekts noteikti nes pārmaiņas izglītībā, nes pārmaiņas ikvienā no mūsu dzīves sfērām, bet šodien mēs fokusēsimies uz izglītību. Un tā darba kārtība mums būs tāda, ka no sākuma mēs, protams, oficiāli atklāsimies, iepazīstināšu ar cilvēkiem, kuri mums teiks uzrunas vārdus, pēc tam mums būs diskusija, pirms tam mēs klausīsimies franču filozofes uzrunu, un tad mums būs diskusija, kurā mēs visi arī varēsim uzdot jautājumus. Tā kā klausoties šīs uzrunas, es aicinu jau padomāt par to, ko jūs gribētu pajautāt, ko jūs gribētu uzzināt par mākslīgo intelektu vai ierosināt jaunas diskusijas, jo pilnīgi noteikti mēs šodien neatradīsim visas 100% atbildes, kuras jau mēs varbūt gribētu sadzirdēt, bet tas ir ceļš, uz kuru mēs visi ejam. Tāpēc vēlreiz sveicu jūs visus Latvijas universitātē un šobrīd došu vārdu mūsu universitātes rektoram, profesoram Gundaram Bērziņam, kurš patiesībā arī ir liels mākslīgā intelekta fans, un es domāju, ka viņš ir ļoti priecīgs būt šeit šobrīd, tā kā sagaidām profesoru Bērziņu. Labdien, kolēģi, mūsu franču draugi! Patiesi prieks šodien būt šeit un sveikt jūs mūsu universitātē,
kura, var teikt, ir viena no universitātēm vai viena no tām struktūra vienībām vai struktūrām Latvijā, kurā mākslīgais intelekts ir dziļi saistīts ar mūsu faktisko darbību. Mēs strādājam ar mākslīgo intelektu jau ikdienā, mēs to pētam, mēs gan valodu modeļus, gan arī mašīnu mācīšanās algoritmus. Tas ir viss tas, kāpēc universitātes ir domātas. Un šis fenomens, kas ir noticis, kas mākslīga intelekta attīstība, ir daļēji arī universitātes, varētu teikt, sadarbības partneri un universitātes nopelns, ka mēs varam to pētīt, varam saprast, kā to izmantot. Tomēr es gribētu uzsvērt to, ka tas ir fenomens, ar kuru mums visiem jāsadzīvo un jāsaprot, kā tas tiks integrēts dažādās mūsu dzīves jomās. Es gribētu apgalvot, ka mēs neviens nevaram paredzēt visas tās potenciālās sekas, kāda šis attīstība radīs, un kā tas ietekmēs katru no mums, katrā mūsu darba vietā. Es būtu pārsteigts, ja kāds teiktu, es zinu, kas notiks ar mākslīgu intelektu tuvākā laikā, un teiks, es zinu, ko es darīšu pēc gadu saistībā ar mākslīgo intelektu. Tieši tāpēc šāda veida konferences, kāda ir šodien, ir īpaši svarīgas, jo mēs mēģinām labāk saprast, kā izmantot mākslīgo intelektu kā iespēju, un ko mēs, kā zinātniskā institūcija, kāda sabiedrības locekļi varam darīt, lai mūsu sabiedrība labāk spētu sadzīvot ar mākslīgo intelektu. Un es gribētu apgalvot, ka lielākais izaicinājums, kas mums priekšā, un kur es ļoti ceru, ka šāda veida konferences kā šodienas un arī nākotnē mēs varēsim atrisināt, ir kā mazināt iespējams ļoti lielo nevienlīdzību, ko mākslīgais intelekts var radīt intelektuālā darba jomā. Un tas ir man tāds varbūt aicinājums šodien šajā konferencē padomāt par to, ko mēs kā sabiedrība, kā universitāte varam darīt, lai tie, kas būs mākslīgi intelekti adapti un viņi izmantos ikdienā, būtiski vairāk, uzlabojot savu produktivitāti, savus darba rezultātus. Viņi ies ļoti straujā tempā uz priekšu, un savukārt tie sabiedrības locekļi, kuri varbūt neizmantos mākslīgu intelektu vai nevēlēsies ar to strādāt, šajā produktivitātes jomā varbūt neies tik strauji uz priekšu, kas var radīt šo ļoti būtisko nevienlīdzību sabiedrībā, papildus jau citām nevienlīdzībām, kāda sabiedrībā ir. Tāpēc, ko es gribu teikt? Esiet atvērti diskusijai, aicinu visus domāt par to, kā panākt šo sabiedrības iesaisti mākslīgā intelekta izmantošanā, kā no tā mācīties un kā izmantot katru no radītajām iespējām, lai mēs kā sabiedrība kļūtu gudrāki, produktīvāki un uz attīstību vērsti. Paldies, veiksmīga konferences, interesantas diskusijas, jaunus draugus. Paldies rektoram par uzrunu, un tagad es aicināšu teikt uzrunu Francijas vēstnieku Latvijā Manuelu Lafon-Rapnui. Welcome! Jā. Uzlieciet lūdzu tiem, kam vajag austiņas, rektor kungs, padomnieku kungs, visi klātesošie draugi. Es vispirms gribētu pateikties organizatoriem, partneriem un visiem tiem cilvēkiem, kas piedalās šajā dialogā. Ātrais progress šīs te mākslīgās inteliģences ir ļoti strauji un dažādās jomās, tai starpā arī izglītībā, un šīs progress, kā jūs redzat, ir ļoti strauji, un
Tātad sabiedrībās, iestādēm, institūcijām ir savā veidā ir jāsaprot, kā ar to tikt galā, kā garantēt atbildīgo izmantošanu šīs te mākslīgās inteliģences. 2007. gadā Francija nosprauda sev programmu līdz 2025. gadām, lai Francija kļūtu par līderi mākslīgās inteliģences jomā, runājot par produktivitāti un industriālo revolūciju. Ir tāds plāns Francija 2030, un šīs programmas ietvaros tiek paredzētas dažāda veida pētījumi attiecībā uz mākslīgo intelektu, veidojot dažādas laboratorijas, starpdisciplināras, ekscelences centrus, doktorantūras programmu finansējumu un arī pētījumu dažādās jomās. Otrā fāze paredz piesaistīt talantus, un tā tika uzsākta 2022. gadā, un tā attiecas īpaši uz ekonomiku, lai palīdzētu mazajiem un lieliem uzņēmumiem sagatavot vairākus tūkstošus studentus šīm te uzņēmumiem un arī sagatavotus profesionāļus citām jomām starptautiskajā līmenī. Vairākas laboratorijas tika izveidotas Francijā, vairāk pār 24% palielinājušies startupi, un dažādi startupi kopš 2020. gada jau darbojās. Pagājuši gadu mākslīgā intelekta komiteja sāka strādāt, darboties, lai īstenotu valdības programmas, un šajā gadā tika izstrādāts rekomendācijas, un mēs šodien priecējāmies arī šodienu par to, ka mums klāt būs viens no šīs komitejas pārstāvjiem, un tāpat mēs sadarbojamies arī ar Latviju šajā jomā, valodu reformu jomā, tostarp atbalsts skolotāju sagatavošanā un arī mākslīgā intelekta izmantošanu izglītības jomā un sagatavojot jaunos skolotājus. Tāpat šodien mēs priecējamies par to, ka mums starpā ir Filips Žēlis, kas uzstāsies mūsu priekšā, runājot par 2023.-2025. gadu. Mums ir vairāki izaicinājumi. Pirmais, tas ir pastiprināts sadarbību pedagoģijas jomā, otrkārt attīstīt skolēnu digitālās prasmes, pastiprināt izglītotību mēdīju jomā un arī saistībā ar digitālo jomu. Treškārt, sagatavot skolotājus un iesaistot vairāk viņus digitālajā jomā, tās izmantošanā, un arī četvrkārt kontaktēties, sadarboties ar ministriju, lai uzlabotu sadarbību starp dažāda veida pakalpojumu iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem. Tāpēc Francijas vēstniecība Latvijā aizvien pastiprina sadarbību ar iestādēm Latvijā saistībā ar mākslīgo intelektu, tostarp arī izglītībā. Un visbeidzot, šī vēlma
piedalīties arī Francijai, Latvijai šajās te Eiropas līmeņa debatēs sakarā ar šo jauno izaicinājumu. Tāpat arī rīkot dažādu veidu tikšanās, proti februārī nākamajā gadā rīkot konferenci un sanāksmes saistībā ar notiks samits februārī par mākslīgo intelektu, un tajā tiks runāts arī par izglītību. Bridži Parks samits arī tiks rīkots. Tajā tiks runāts par drošību, par rīcību, lai rastu, meklētu risinājumus, dažāda veida risinājumus saistītus ar apkārtējo vidi un izglītību, un visus saprastu, apjēgtu visus riskus, kas saistīti ar šo te jauno izaicinājumu. Tātad mums ir mērķi nosprausti, un mums ir jāmeklē risinājumi un jādiskutē kopā. Tāpēc uzklausīsim personas, kas uzstāsies šajā konferencē. Mums ir vajadzīga šī sadarbība, šī diskusija, šis dialogs. Lai jums jauka konferencē, paldies jums! Merci. Es došu vārdu izglītības zinātnes ministres padomniekam zinātnes jautājumos, un es gribu teikt, ka arī izglītības zinātnes ministrija šobrīd interesējas par to, kas notiek ar mākslīgo intelektu, kā jau mēs visi, bet par ko es priecājos vairāk, kad zinātne arī ir šeit pārstāvēta profesora personā, jo arī zinātnē te ir ko darīt, mums ir ko pētīt, mums ir kur virzīties, un tā kā dosim vārdu profesoram Mārcim Auziņam. Jūsu ekscelence vēstniekungs, rektorkungs, dāmas un kungi, kolēģi, man ir prieks un gandarījums jūs šodien uzrunāt arī izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas vārdā, jo, kā jau mūsu šīs dienas pasākuma vadītāji teica, arī ministrijai šī ir ļoti aktuāla tēma, un par šo arī ministrijas līmenī ļoti daudz tiek diskutēts. Un vienlaicīgi esot Latvijas Universitātes arī padomes priekšsēdētāji, man ir patiesa gandarījums, ka šī diskusija šodien notiek šeit, Latvijas Universitātes mazajā aulā, kas ir vēsturiska vieta, kur daudzus gadus atpakaļ Latvijas Universitāte ir radusies. Runājot par mākslīgo intelektu, mēs zinām, ka tā patiesībā nav ļoti jauna tehnoloģija, bet pēdējos gados saistībā ar lieliem valodu modeļiem un šo te ģeneratīvo mākslīgo intelektu, viņi ir piesaistījusi papildus uzmanību, un diskusijas notiek ļoti karsti. Sākot no izglītības, zinātnē, cik daudz mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, un varbūt spektra otrā galā nacionālā drošība un aizsardzība. Un visos šajos virzienos, visās šajās tēmās, es domāju, ka mūsu viedokļu spektrs ir sākot no ļoti lielas piesardzības un pat zināmām bailēm no mākslīgā intelekta līdz, es gribētu teikt, eiforijai, kad mākslīgais intelekts atrisinās visas mūsu problēmas. Ja mēs runājam par izglītību, tad man šķiet, ka šobrīd izglītība ir samērā konservatīva un samērā lēni iešūpojās mākslīgā intelekta lietojumos. Manā rīcībā šobrīd nav statistisko datu no Latvijas, bet liels pētījums, kas ir veikts Amerikas Savienotās valstīs, saka, ka skolā vidēji 2% resursu tiek tērēts informācijas tehnoloģiju risinājumiem, salīdzinot ar
kompānijām, ar industriju, kur šie ir 8%. Tas nozīmē, ka procentuāli izglītības sistēma ir 4 reizes inertāka pret jauno resursu ienākšanu un jaunu metožu ienākšanu nekā industrija. Iespējams, ka Latvijā ir labāka, bet man nav ilūzija, ka tas būtu stipri labāk Latvijā. Līdz ar to mums ir daudz, kur augt. Ja, starp citu, Covid laikā mums šķita, ka informācijas tehnoloģijas skolā ienāk ar milzīgu vilni, tad atkal statistiskie dati rāda, ka patiesībā šobrīd mēs lielā mērā atkrītam atpakaļ šo te resursu lietošanā pirms Covid laikā. Man gribētos domāt, un es ceru, ka arī diskusijas šodien to parādīs, ka mākslīgā intelekta un šo te lielo valodas modeļu ienākšana izglītībā ir ar ļoti lielu potenciālu un ar ļoti lielu pozitīvu ziņu. Mēs redzam, ka daudzas kompānijas, piemēram, 2 lielākās, starptautiski lielākās mācību līdzekļu radītājas, Parson, viena kompānija, un McGraw-Hill, otra kompānija. Kompānijas patiesībā ir samērā uzmanīgas savu datu nodošanai šiem lielajiem valodu modeļiem, sakot, ka iespējams, ka šādi universālie valodu modeļi nav piemērotākais veids, kā mākslīgo intelektu izmantot izglītībā, bet šīs kompānijas ļoti aktīvi strādā pie specializētu modeļu izveidošanas izglītībā, modeļu, kuros tiktu ņemtas vērā dažādas vecuma attīstības īpatnības, piemēram, tādas kā līkne, kādā veidā jaunie cilvēki, un varbūt ne tikai jaunie cilvēki, aizmirst noteiktas lietas, lai mācīšanas procesā šis viss varētu tikt ņemts vērā. Tādēļ es gribētu teikt, ka šeit ir ļoti liels potenciāls, lai šādi specializēti risinājumi varētu nonākt vēl aktīvāk izglītībā. Vēl vairāk mēs zinām, ka izglītības speciālisti mūžīgi ir diskutējuši, kādas ir attiecības starp individuālu apmācību un grupu apmācību, kādi ir plusi vienā pusē un kādi plusi ir otrā pusē. Bet pirms mākslīgā intelekta ienākšanas izglītībā droši vien cerēt, ka mēs varētu tādā masīvā veidā izmantot individuālu apmācību, bija nedaudz naivi. Mēs saprotam, ka vienkārši skolnieku vienmēr būs daudz vairāk kā to, kas var viņus apmācīt. Šobrīd ar šiem te lieliem valodu modeļiem un mākslīgo intelektu individuāla apmācība pavisam noteikti ir realitāte, jeb iespējama realitāte. Neieņemot nevienu pozīciju, bet tomēr gribu atgādināt vienu nesenu metapētījumu, kurš apgalvo, ka individuālas apmācības gadījumā apmācības ātrums ir ievērojami lielāks nekā grupveida apmācības gadījumā, un otrkārt šis te atrāvums starp tiem, kam ir veicies vislabāk apmācībā, un tiem, kas paliek tā kā nedaudz iepakaļ, ka šis intervals samazinās, ja mums ir šī te individuāla apmācība. Līdz ar to tad mums ir vieglāk panākt kaut kādu samērā augstu, bet vienādu līmeni apmācāmajiem. Tā kā šeit ir ļoti daudz, es domāju, interesantu jautājumu, par ko diskutēt. Pirms konferences šeit kafijas pauzē man bija iespēja apmainīties ar dažiem kolēģiem no Latvijas un kolēģiem no Francijas par kaut kādām idejām mākslīgā intelekta izmantošanā apmācībā. Jau šī īsajā diskusijā mēs redzējām, ka viedokļi var būt ļoti dažādi un vienota skatu punkta uz to nav, bet tas jau ir izaicinājums, un tādēļ mums ir interesanti. Ja mums būtu vienots viedoklis, tad droši vien šādai diskusijai nebūtu īpaši jēgas. Tas, ka viedokļi ir ļoti dažādi, un tikai šādās diskusijās mēs varam nonākt pie tā optimālā risinājuma vai tuvoties tam optimālam risinājumam, ko mēs gribam ieraudzīt gan skolās, gan augstskolās, un es gribētu teikt arī pētniecībā, kas varbūt ir nedaudz tomēr cits aspekts. Tikai šādā veidā mēs varam pie šiem kaut kādiem viedokļiem nonākt. Tādēļ es esmu ne tikai novēlu mums interesantu diskusiju, bet esmu pārliecināts, ka diskusija pavisam noteikti būs ļoti piesātināta un interesanta, un vēl vairāk man ir
prieks redzēt, ka būs paredzēta liela kafijas pauze. Un kādēļ? Tātad nevis tādēļ, ka mēs gribam iedzert kafiju, ko mēs arī iespējams gribam, bet tādēļ, ka tieši kafijas pauzēs ļoti bieži rodās tās labākās idejas, kuras varbūt nav tik tālu noformulējušās, lai mēs viņus no tribīnas atskaņotu. Bet tādī brīdī rodās kaut kādas diskusijas, varbūt trakas idejas, kuras vēlāk izrādās ļoti produktīvas. Tā kā esmu pārliecināts, ka šādas idejas šodien radīsies, ka šī konference būs vēl viens, ja ne ļoti liels, tad vismaz nozīmīgs solis virzienā, lai mēs mākslīgā intelekta risinājumus varētu izglītībā ieraudzīt. Paldies! Nu ko, paldies filozofei Gabrielai. Es domāju, ka mēs visi šobrīd padomājām, ko tad tas mākslīgais intelekts īsti darīs, vai mums vispār ir vajadzīgas šādas konferences, varbūt mums jāiet meklēt to vijoli, bet varbūt mums tomēr ir kaut kādas atbildes meklējams arī šeit, un tāpēc es tagad atklāšu to sadaļu, kas mums saucās diskusija. Un šeit mums, es nāk šeit krēslos, Patel. Es tev iepazīstināšu. Erwan ir augsta ranga Francijas ierēdnis izglītības, pētniecības un inovāciju jomā. Viņam ir bagāta, daudzveidīga pieredze, kas iegūta ieņemot vairākus nozīmīgus amatus augstākās izglītības un zinātnes ministrijā un Nacionālās izglītības ministrijā. No 2023. gada oktobra līdz 2024. gada aprīlim viņš bija mākslīgā intelekta komitejas referents. Tātad jūs saprotat, cilvēks, kurš kaut ko varēs pateikt par mākslīgo intelektu. Jā, Gabriel, take your seat. Nākamais, ko es aicināšu, būs Philippe Adjuelos. Philippe 2019. gadā pievienojās Francijas Nacionālās izglītības ministrijas digitālās izglītības departamentam, lai sniegtu ieguldījumu digitālās izglītības politikas veidošanā. Pašlaik viņš ieņem ministra administratora amatu datu, algoritmu un programmēšanas jautājumos un palīdz risināt suverenitātes, nepārtrauktas valsts izglītības pakalpojumu uzlabošanas un digitālās lietpratības jautājumus, lai sagatavotu nākamās paaudzes tehnoloģiskiem, ētiskiem un arī pilsoniskiem izaicinājumiem. Tad vēl es aicināšu Edgaru Plētienu. Ja jūs redzējāt programmu pirms pāris dienām, tad mums ir izmaiņas, bet esmu priecīga, ka Edgars ir šeit, jo Edgars saka, ka viņš pamatā ir skolotājs. Vēstures skolotājs, vēsturnieks un ar dažādām daļslodzēm strādā izglītības zinātnes ministrijā, skolā māca bērnus un strādā arī Latvijas universitātē, darbojās mūsu programmā Mācītspēks. Edgar, nāc, lūdzu blakus kolēģiem. Un vēl es aicināšu Robertu Dārģi, kas ir Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks. Viņš ir piedalījies vairāk nekā 10 Eiropas un Latvijas līmeņa pētniecības projektos un ir autors vairāk nekā 30 zinātniskajām publikācijām, un Roberta Dārģa galvenā pētniecības joma ir dabīgās valodas apstrāde ar fokusu uz latviešu valodu. Un man jāatvainojās, jo mums ir pieteikti diskusijā vēl viena dalībniece, bet diemžēl decembris ir decembris ar saviem vīrusiem, tāpēc diemžēl mums Anžela Džafārova nevarēs piedalīties, bet es domāju, ka diskusija būs jēgpilna, un mēs noteikti varēsim no tās paņemt kaut ko līdzi. Un tagad pirmam, kam es dodu vārdu, Erwan Patel. Would you speak from that place, or you will come here to microphone? I suppose that you are going to speak. Labi, un tad es izstāstīšu par kārtību. Tad prezentētāji prezentēs savas idejas, savu sakāmo. Ir dažādi formāti, cilvēki runās arī
tāpat, un tad būs arī prezentācijas dažiem runātājiem. Un pēc tam, kad mēs noklausīsimies, tad būs tā daļa, kur mēs uzdosim jautājumus. Un mēs uzdosim jautājumus gan par to, kas tuliņās tiks runāts, gan arī varēsim uzdot jautājumus Gabrielai par viņas stāstīto. Tā kā klausamies uzmanīgi, lai zinām, ko pajautāt, un to, ko mēs nepaspēsim pajautāt, tam tad atstāsim laiku tai izreklamētajā kafijas pauzē. Tā kā šobrīd tad es dodu vārdu Erwan Patel. Good? It's not a good pronunciation? C'est absolument parfait. It's good, okay. Merci beaucoup. Paldies! Paldies liels par universitātei, par uzņemšanu. Paldies vēstnieka kungam par šī pasākuma organizēšanu. Tas ir ļoti svarīgs un norāda uz to, ka Francija ir daļa no valstīm, kas iesaistās šajās pārdomās nacionālajā līmenī un arī starptautiskajā. Un jau vairākas personas, starptautiskā līmeņa speciālisti ir iesaistīti šajos pēdējos gados diskusijās Francijā attiecībā uz ekonomikas pētniecības jomu, runājot par mākslīgo intelektu, jo mēs esam pārliecināti, ka runa ir par debatēm ne tikai izglītībā, jeb tehnoloģijās, bet arī par mākslīgo intelektu ne tikai nacionālajā līmenī, proti Francijā, bet arī nepieciešamību diskutēt citās Eiropas valstīs par mākslīgo intelektu, lai dalītos savās analīzēs, pētījumos un nākotnes redzējumos. Tātad es piedalos komisijā, mākslīgā intelekta komisijā, un es esmu arī bijis reportētājs šajā jomā. Mēs runājām par administratīvo jomu, pārvaldes jomu, kas var skart arī pilsoņus. Tātad tas ir rīks, kas var būt izmantots plašākā mērogā, to var izmantot iedzīvotāji un administrācija. Tāpat mēs runājām par veselības jomu, un šajā jomā mākslīgais intelekts arī var spēlēt savu lomu, bet tas var būt arī rīks attiecībā uz dažādām slimībām, patoloģijām. Tāpat mēs arī runājām arī par trešo, tā teikt, virzienu mākslīgā intelekta izmantošanā, proti, kādā veidā mākslīgais intelekts var ietekmēt, var piedalīties izglītībā, izglītības tādā bagātināšanā un daudzveidošanā. Runājot par izglītību, te arī ir dažādi jautājumi, kas jārisina, un te ir dažāda apakštēmas, par kurām jādiskutē, un es jau dzirdēju, ka šie jautājumi jau tika pacelti, par tiem tika jau runāts, proti, kādā veidā šīs te mākslīgais intelekts kā rīks šo rīku var izmantot skolēni un skolotāji. Un es domāju, ka
mēs vajadzētu runāt par, protams, par izglītību, bet ne tikai par šo jomu, jo skatāmies uz šo te fenomenu plašāk. Turklāt, runājot par ģeneratīvo mākslīgo intelektu, tā ir tehnoloģija, kas pati veido, tā teikt, ražo vērtības, kuras vērtības ir tādas, ka viņas Tāda tehnoloģijas var mums palīdzēt domāt, var interpretēt. Un mums tā, lai mēs pilnveidotu paši savu domāšanu, nevis lai domātu mūsu vietā. Un runājot par ģeneratīvo mākslīgo intelektu, visas šī vairākums programmu un tehnoloģiju nāk no anglosakšu pasaules, un mēs to respektējam un godinam. Un šīs te ģeneratīvais intelekts, kuru mēs varam izmantot ar studentiem un ar skolēniem, ko var izmantot studenti mājās, šīs te intelekts ir veidots uz citu kultūru bāzes, nevis uz mūsējās. Tāpēc tas ir liels izaicinājums domāt par to, ko mēs gribam panākt ar šo te ģeneratīvo mākslīgo intelektu, jo mēs zinām, ka no pieredzes, ka aizliegums nefunkcionē. Un ņemot vērā to, ka šis te ģeneratīvais mākslīgais intelekts, viņam ir savi ierobežojumi un, protams, priekšrocības, apzinoties to. Tas ir brīnišķīgs rīks. Tas nozīmē, ka mums visiem jādomā par to, kā mēs varam izmantot, kāpēc mums to vajadzētu izmantot un ar kādu mērķi. Tas nozīmē, ka nevis interesējoties tikai par veidiem, kā mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas izglītībā, te mums visiem kopā jādomā. Tas ir diezgan komplicēti, taču kā mēs varam no jauna izdomāt, domāt un rast jaunu pieeju tam, kā izmantot šo intelektu izglītībā un apzināties šo tehnoloģiju robežas. Kādā veidā mēs varam izmantot šīs tehnoloģijas, veicināt un izglītojot cilvēkus kritiskajā domāšanā. Paldies! Kamēr tiek atvērta mana prezentācija, es vēlētos pateikties vēstnieku kungam, rektoru kungam, padomnieku kungam un arī izglītības ministrijas padomniekam un arī jums, mīļie draugi. Varbūt labāk atvērsim angļu versiju prezentācijai. Kamēr šī prezentācija tiek atvērta, es gribēju atbildēt Gabrielai Alpernai, citējot blogeri, influenceri,
sociālajos tīklos, kas teica, es prasu mākslīgajam intelektam nevis ietaupīt manu laiku, nevis domāt ātrāk, sacerēt mūziku vai gleznot gleznas, lai es varētu slaucīt istabas un taisīt ēst, bet gan es gribu, lai mākslīgais intelekts mazgā grīdas un taisa pusdienas, lai es varu radīt mūziku un rakstīt grāmatas. Un kaut kādā ziņā mēs izglītības ministrijā tieši domājam par to, kā izmantot jaunās tehnoloģijas, īpaši mākslīgo intelektu, jo tas mums ir paplašinājis lauku, kurā mēs varam darboties izglītības nozarē. Ja mākslīgais intelekts mums ir ļāvis demokratizēt mākslīgā intelekta izmantošanu caur ChatGPT, tad jāatcerās, ka mēs jau sākām pie tā strādāt 40. un 50. gados un tika izveidots šis pamatprincips mākslīgajam intelektam. Tas ir tāds, kā mašīnai ir jāimitē cilvēks. Tātad šis ir ļoti svarīgs princips. Tad, kad mēs runājam par mākslīgā intelekta teorijām, tad viņš sāk ar matemātiku, ar reķināšanu un ar iespējamības teoriju. Un, kad ChatGPT jums atbilda, tad viņš atbild nevis ar pareizo atbildi, bet ar iespējamāko pareizo atbildi. Un, piemēram, tad, kad mēs runājam par medicīnisku attēlu interpretāciju, tad šeit arī šī attēlu analīze var noļaut, likt nojaust, cik liela ir iespējamība, piemēram, ka ir kaut kāda slimība. Un tad ir šeit jūs redzat tādu apli ar L un jautājumu zīmi L, tas nozīmē langāžu, franciski, latviski valoda. Un arī jautājums, vai tas ir rezervēts mašīnai. Un tad, kad mēs runājam par mākslīgo intelektu, tad tas ir jādara ētiski un atbildīgi. Ministrijā jau no 2016. gada mēs pie tā strādājam, un tagad man pāris minūtēs jums ir jāpastāsta par to, kas notiek izglītībā Francijā saistībā ar mākslīgo intelektu. Mēs sev uzdevām arī jautājumu par to, kā turpināt strādāt, kad parādījās ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Tātad pamats ir matemātika, algoritmi. Ja ir informātikas inženieri šeit klātesoši, tad lūdzu neņemiet ļaunā, ka es varbūt neprecīzi izsakos, jo es gluži nepārstāvu šīs zinātnes, bet tad, kad tiek ievadīts algoritms, tad ir vairākas iespējas, kā atbildēt. Reizēm ir tikai viena atbilde, un tad tā ir labāka, reizēm ir vairākas atbildes, un tad var izvēlēties ticamāko. Un mums ir jāpārliecinās par to, ka tiek netiek producēti aizspriedumi, un šim atbildēm ir jābūt neitrālām, lai skolēni varētu pēc iespējas mācīties. Un vienīgie, kas var veikt šo pedagoģisko diagnostiku, ir skolotāji. Skolotāji novērtē mākslīgā intelekta uzvedību un padara mācīšanos cilvēcisku un jēgpilnu.
vēl viens ētiskais aspekts nav jautājums par to, ko mākslīgais intelekts var izdarīt, bet gan paprasīt mākslīgajam intelektam, ko mēs meklējam, kur iepriekšējais runātājs runāja par personisko pieeju. Mums ir nepieciešamas personalizētas programmas, kas ļautu skolēnam uzplaukt un panākt pārējos klases biedrus. Un tas būtu darāms tā, ka mākslīgajam intelektam ir jāpalīdz šajā personalizācijā. Mākslīgajam intelektam ir jāņem vērā katra skolēna personiskās vajadzības. Skolotājiem atvainojas, kam ir 30 skolēni, viņš nevar katram veltīt pienācīgu uzmanību, saprast, kas viņam ir vajadzīgs, bet mākslīgais intelekts to var. Un par to es pastāstīšu vēl sīkāk. Mums būs tas fokus uz ģeneratīvo mākslīgo intelektu, jo tieši ģeneratīvais mākslīgais intelekts ir mainījis visus mūsu priekšstatus. Es runāju par šo mākslīgo intelektu, kas var sacerēt tekstus, veidot attēlus, producēt skaņu, video sagatavot. Tas ir pilnīgi kaut kas maģisks, un skolotāja loma, izglītības ministrijas loma nav nostāties un teikt, ka tas ir kaut kas maģisks, jo maģiski tur nekā nav, tā ir tikai imitācija. Un mēs nevaram tikai teikt, tas ir aizliegts vai tas ir slikti. Mums ir jādefinē un palīdz skolotājiem izveidot noteikumus, kā lietot mākslīgo intelektu, parādīt, kādi ir riski, bet ļaut izmantot iespējas. Mums ir jāsagrauj viens imaginārais un jāuzkontrolē cits. Īpaši tad, kad notiek gatavošanās stundām, lai palīdzētu skolotājiem sagatavot stundas, lai palīdzētu skolēniem, kam ir mācību grūtības, vai arī tieši otrādi tiem, kas stundās izceļās, ir iespējams tikt pāri aizspriedumiem un runāt par mākslīgo intelektu kā izglītības rīku. Un tieši tāpēc mēs nolēmām, kur jūs uz ekrāna redzat QR kodus, kas jūs aizvedies pie digitālajiem resursiem, kuros jūs varat iepazīties ar to, ko mēs esam darījuši. Mēs centāmies padarīt pieejamāku to, kas ir mākslīgais intelekts izglītības jomā. Īpaši skolotājiem nepieciešams iedrošinājums, ka viņi drīkst paļauties uz tehnoloģijām, ir jāstrādā ar meklēšanas botu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mācītos piedāvāt kursus. Šitas ir IA40. Tas ir kurs attālināti, tas ir Erasmus Plus programma, kurā ir iesaistītas 5 citas valstis, kas palīdzēs skolotājiem ne tikai saprast, kas ir instruments, bet arī runāt par mākslīgo intelektu klasē. Un visbeidzot ir piedāvāt rīkus, lai varētu strādāt pie iespējām, ko mākslīgais intelekts var piedāvāt nākotnē. Mums ir jāstrādā pie attīstības
pie harmoniskas attīstības. Mums ir nepieciešama tāda harmonija starp skolēna autonomiju un atbildību, un ka mēs uzņemamies atbildību par viņa zināšanām. Mums ir jāstrādā pie tā, lai skolēns varētu pats sev uzdot jautājumus par savām prasmēm, jo tā strādā cilvēka smadzenes. Viņam jārada šaubas par savām kompetencēm, lai tās uzlabotu. Un tāpēc skolotājiem ir nepieciešams rīks, ko ļoti vienkārši izmantot. Mākslīgais intelekts var piedāvāt tādus pedagoģiskus ieteikumus tā, lai skolēns nekad nepaliek ārpus grupas. Un mākslīgais intelekts var aprēķināt gan, kur skolēnam ir grūtības, gan piedāvāt, kā šīs grūtības risināt. Un te mēs nodefinējām visus šos elementus tādā noteiktā ietvarā. Ministrijas personāla daļā. Mums bija šis mēģinājums izveidot rīku, kas atbildēs uz jautājumiem cilvēku resursu nodaļā un Lionas akadēmijā, kas varēja atbildēt uz 25,000 pedagogu jautājumiem. Un jautājums ir arī par to, kā apmācīt mākslīgo intelektu, kādus dokumentus dot šim mākslīgajam intelektam, kādā valodā. Mūsu gadījumā tas būtu franču valodā, jūsu gadījumā latviešu valodā. Mums pagaidām vēl nav visu atbilžu, tieši tāpēc ir ļoti svarīga šī viedokļa apmaiņa ar jums, jo ir nepieciešams, lai mākslīgais intelekts runā brīvā un saprotamā un caurskatāmā valodā. Labdien! Es no savas puses iezīmēšu, es Lindai arī teicu, es vairāk runāšu varbūt arī no skolotāja skatu punkta, bet, protams, tas skars arī mazliet sistēmisku tādu redzējumu. Un būs no manas puses tādas 6 tēzes, par kurām droši vien ir vērts turpināt sarunāties. Viena lieta ir, ka faktiski, ja mēs skatāmies mākslīgo intelektu, par viņu ir pēdējā laikā ļoti daudz diskusijas, un tas liek domāt par to, ka mēs varbūt nedaudz satraucamies par to, kas tas ir un ko mēs ar to darīsim, ko mēs to iesāksim. Bet kā vēsturnieks var teikt, ka skatoties uz gadsimtiem atpakaļ uz visām jaunām lietām, cilvēki vienmēr satraukušies, ko mēs to darīsim. Un tad jau tas ceļš, ko mēs to darīsim, atrodas. Bet faktiski mākslīgais intelekts, kā es to redzu, ir tāds iespēju pavairotājs, bet šeit ir viens bet, jo faktiski, ja iedomāsimies, ja manas spējas ir 0, tad diezgan grūti ir viņas pavairot, jo matemātikā reizināt ar 0 ir 0. Līdz ar to faktiski mākslīgais intelekts noteikti nekad neaizstās kaut kādas pamatzināšanas vai pamatprasmes, jo tās ir vienkārši viņas jāiegūst, viņas jāiemācās, jāapgūst, un tad faktiski mākslīgais intelekts var būt rīks, kā mēs šīs zināšanas vai prasmes ar kaut ko reizinam, pavairojam, ģenerējam, liekam klāt. Un šajā kontekstā droši vien ir
tas pats stāsts ir arī par digitālajām prasmēm. Kā es varu spēju šīs digitālās prasmes lietot. Faktiski, ja es skatos no skolotāja skatu punkta, iedodot skolēnam mākslīgā intelekta rīku, tas automātiski nenozīmē, ka rezultāts būs labs. Tas tā nestrādā. Otra lieta, mākslīgā intelektā, ja mēs noteikti nonāksim, bet mēs noteikti nonāksim pie tā, kad mēs runāsim, kā tieši, kādā veidā šo vairāk integrēt. Te kolēģi runāja par dažādām vidēm, bet es runāju par izglītību, tad manā redzējumā sistēmiski tam būtu jānotiek caur ļoti konkrētām iestādēm vai skolām, kuras ir vairāk tam šobrīd gatavs. Jo pretējā gadījumā var notikt, ja mēs sadodam to visiem, tajā brīdī tas var būt dažādi, lielākoties iespējams pat neveiksmīgi. Līdz ar to sistēmiski tam būtu jānotiek caur atsevišķām organizācijām, kuras pēc tam var to pavairot, tādā ziņā dalīties ar to, kā tas nonāk, lai šīs jaudīgās zināšanas maksimāli efektīvi nonāk pie citiem. Citādi var notikt tas, ka katrs mēģina kaut ko darīt, bet mēs netiekam uz priekšu. Un tas ir lielā mērā ļoti atkarīgs no faktiski skolotāju arī kompetences, spējām, prasmēm vispārējā, kuri ir gatavi, var paņemt šīs lietas. Trešā lieta, mēs runājam un faktiski skatoties arī uz valstu pieredzēm, ja es nemaldos, faktiski no 2022. Gada ir atsevišķas valstis, kuras jau ir strādājuši pie skolotāju profesionālās pilnveidas programmām saistībā ar mākslīgo intelektu. Tiek runāts arī daudz par to saucamo angliski adaptive learning, jeb adaptīvo mācīšanos, ar kuru saprotot, ka šī mācīšanās tiek pielāgota skolēnu vajadzībām, zināšanām, prasmēm, kas ir absolūtā realitāte, un faktiski skolotājs šobrīd to var darīt ļoti vienkārši, faktiski caur diferencēšanu, ka mēs diferencējam vienkārši uzdevumus un tādā veidā mēģinām pielāgot skolēniem. Taču, protams, mākslīgais intelekts to, kā es pirmajā punktā minēju, viņš šo spēju pavairo, un droši vien, mēs runājam par vairāk kārtīgu pavairošanu. Un te jau kolēģi arī runāja par to, ka tas ir, ka tādā veidā var atbrīvoties arī skolotāja laiks, bet tas, kuras lieku komatu šajā ziņā, pat tad, ja tas notiks, un es domāju, ka tas notiks, un tas ir iespējams, tad vienmēr paliks faktiski jautājums par to, vai šī automātiskā atgriezniskā saite no mākslīgā intelekta par manām spējām, zināšanām vai prasmēm, vai viņai piemīt tas, kas piemīt cilvēciskajam faktoram, par ko arī šeit pieskārās sākuma runā arī filozofi, par to, ka tas šajā procesā ir ļoti liela nozīme par to, kā mēs to izdarām. Ne jau automātika ir svarīga. Var iedot automātiski atgrieznisko saiti un atbildi skolēnam par to, ko viņš saprot, zina, nezina un tā tālāk, bet ļoti svarīgs ir faktiski veids kā to izdara. Un kā skolotājs to ļoti labi redzu, jo faktiski tas, ka iedod automātisko atgrieznisko saiti, un es arī lietoju rīkus, kas to iespējo, bet jebkurā gadījumā būs skolēni vienmēr, kuri uzdos papildus jautājumus par to, bet skolotāji kāds ir. Un faktiski, un pat tad, ja mums ir skolēns, kurš saņem automātisko atgrieznisko saiti, joprojām paliks un mēs pieņemsim, ka mākslīgais intelekts var atbildēt uz viņa jautājumu, arī uz papildus jautājumiem. Vienmēr paliks jautājums, vai šis skolēns šos jautājumus var izdomāt.
kas viņam ir jāuzdod. Un tā ir joprojām tā cilvēciskā un skolotāja loma palīdzēt un viņu virzīt. Līdz ar to tas atkal ir ļoti labs rīks, bet tur vienmēr būs klāt šis cilvēciskais faktors. Ceturtā lieta, kas šeit tika skarta, ir šie ētiskie jautājumi, protams, kas ir autors, kas ir vai kas nav plaģijāts, kam tas pieder un dažādi citi jautājumi. Arī mani skolēni izmanto mākslīgā intelekta rīkus stundās un arī ārpus stundām. Un te es nokļūstu pie piektā punkta. Mēs faktiski parasti arī strādājot ar skolotājiem profesionālā pilnveidē, man bieži uzdod jautājumu par to, tajā brīdī, kad mēs dodam skolēniem kaut ko rakstīt vai kaut ko ģenerēt un tad faktiski izmantojot kaut ko, kad pašlaik mums pastāv it kā programmas, kas spēj pateikt šo mākslīgā, atpazīt to mākslīgo intelektu, bet līdz ko cilvēki kaut ko maina, paši kaut kādus vārdus vai jebko citu, faktiski tā iespēja, tas ietrādes ļoti maz pašlaik, un tā iespēja zūd. Un tad ir faktiski jautājums par to darbu rakstīšanu kā tādu, un tas ir faktiski filozofisks jautājums. Kāpēc mēs rakstam darbus? Vai gala produktā ir vērtība, vai procesā ir vērtība? Jo man šķiet, ka rakstīšanas process jau liek mācīties. Nevis tas, ka es esmu vienkārši uzrakstījis eseju, vai vienkārši viņu nokopējis, nopircis, pajautājis mākslīgam intelektam un tā tālāk. Un tāpēc man šķiet skolotājiem tas process ir jāiespējo tajā vietā, kur viņš var būt noderīgs vai palīdzošs skolēnam. Un faktiski tā ir klase. Dodot kaut ko darīt kaut kur ārpusē, mēs varam saņemt labus darbus. Un visticamāk tie, kas šeit zālē ir strādājuši skolā vai augstskolā ar studentiem, viņi ļoti labi saprot, ka darbi droši vien ir labi. Jautājums ir, kāda ir tā vērtība studentam vai skolēnam no tā, ka viņš to darbu vienkārši nodod. Manā redzējumā tas ir filozofisks jautājums par to, ka rakstīšanā ir vērtība, nevis uzrakstītajā ir vērtība. Un sastā tāda pārdoma ir šis rīks var mainīt skolotāju profesiju, un es domāju, ka tas arī mainīs skolotāju profesiju. Taču vienmēr būs kaut kādas spējas vai faktiski lietas vai aspekti skolotāju tādā amploā, kur mākslīgais intelekts, vismaz šobrīd, kā es viņu pazīstu šo intelektu, viņš būs bezspēcīgs. Proti tā būs cilvēcība, dažādā pieeja, dažādi domāšanas ceļi, mācīšana par mācīšanos, dažādas tādas soft lietas. Paldies! Labdien! Mani sauc Roberts Dardis, esmu no Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas. Un šodien es pastāstīšu par mūsu pilotpētījumiem par lielo valodu modeļu prasmēm latviešu valodā. Tātad, kas tad ir lielie valodu modeļi? Lielākā daļa sabiedrības tie saskarās ar šo te rīku kā ar tādu jaudīgu sarunbotu, kas, protams, sazināties dažādās modalitātēs, vai tas būtu teksts, attēls vai audio. Populārākie no tiem jau ir piesauktais ChatGPT un tā skaitā arī citi. Arī es šajās prezentācijā izmantoju ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Šī bilde ir veidota ar DALL-E modeli vaicājumam, kurā uzzīmē, kā chatbots sarunājās ar cilvēku, izmantojot datoru. Viens no mūsu pirmajiem pētījumiem bija par šo te lielo valodas modeļu veiktspēju, salīdzinājums ar veiktspēju latviešu un angļu valodās. Mēs izmantojām Bela datu kopu, kas sastāv no 900 tekstiem, katram tekstam, īsiem tekstiem, tekstu fragmentiem, kuriem tālāk ir jautājums un 4 atbilžu varianti.
datu kopiju veidot angļu valodā, un pēc tam cilvēki to ir manuāli izlūkojuši 121 valodu. Mēs fokusējamies tieši latviešu un angļu valodu. Šeit redzams, ka, protams, latviešu valodā tā precizitāte ir bišķi zemāka, bet ne ļoti. Mēs arī salīdzinājām, kāda ir atšķirība starp to, ja izmanto šo cilvēku tulkoto versiju latviešu valodā, vai tad, ja mēs izmantotu mašīnu tulku, lai pārtulkotu no angļu uz latviešu versijas. Un arī šeit atšķirība bija minimāla. Tas, kas vēl ir interesants novērojums, ka labāk rezultāti sasniegti uzdodot šos jautājumus latviešu valodā, nekā tulkojot uz angļu valodu un ar mašīnu tulku un uzdodot angļu valodā, norādot to, ka kaut kādas lietas pazūd tulkojumā. Tālāk, nākamais mums pētījums bija tieši par vidusskolu eksāmeniem, lai būtu kaut kāds tās varbūt atskaites punkts, kas ir tuvāk cilvēkiem saprotamāks. Tad mēs izmantojām pēdējā gada, 24. mācību gada centrālos eksāmenus. Mēs no tiem paņēmām tikai tos uzdevumus, kas bija jautājums atbilžu variantiem. Tādi 72. Mēs izmantojām latviešu valodu literatūru, ķīmiju, fiziku, bioloģiju un ģeogrāfiju. Šeit GPT sasniedza atbildēja pareizi 82% no jautājumiem. Vislabāk veicās ar ģeogrāfiju, tur gan visiem modeļiem bija tuvu 100% pareizas atbildes, grūtāk gāja ar ķīmiskām reakcijām vai fizikas tekstu uzdevumiem, kur jau prasīt, kur būtu nepieciešams kāds vairāku soļu procesu, lai atrisinātu. Ja pirmie 2 testi bija vairāk veltīti tādai teksta saprašanai, tad mēs gribējām pārbaudīt arī teksta ģenerēšanu. Šim mēs izmantojām arī šos pašus centrālos eksāmenus, konkrētāk literatūras analīzes uzdevumu, kur uzdevums ir izlasīt 2 teksta fragmentus un uzrakstīt literatūras analīzi. Un šos ģenerētos tekstus mēs novērtēja 2 eksperti, izmantojot šos pašus eksāmena vērtēšanas kritērijus. Tabulā ir redzami tātad punkti, cik ir ieguva katrs modelis katrā no sadaļām. Šeit rezultāti bija viduvējāki, lai gan teksti bija uzrakstīti galvenokārt labā latviešu valodā. Galvenā problēma bija tāda, ka teksti tika vairāk salīdzināti individuāli, nevis abi 2 kopā. Tā kā šeit varētu secināt to, ka pārējie iepriekšējie runātāji minēja, ir jāmācās izmantot mākslīgo intelektu. Šiem skolēniem ir iemācīts, kā veidot literatūras analīzi. Ja būtu arī mēs devuši jau kaut kādus sīkākus, precīzākus norādījumus par to, kas tiek sagaidīts, arī šie rezultāti, ticamāk, būtu labāki. Mēs arī mēģinājām izmantot mākslīgo intelektu, lai vērtētu šos ģenerētos tekstus. Arī šie rezultāti bija vēl švakāki. Minējums, ka arī visticamāk šo instrukciju dēļ, ja mēs tieši kopējām tā, kā ir norādījumos, kā jāvērtē šie darbi, un visticamāk, ka jau sīkāk detalizētāk norādījumi būtu palīdzējuši šim procesam. Šeit vēl viena mākslīgā intelekta ģenerēta bilde. Vaicājumam par to, kā neironu tīkli un pētnieks cīnās episkā repa cīņā. Tad atziņas pāris tādas, ka atšķirt mākslīgā intelektā radītus tekstus no cilvēku radītiem tekstiem kļūst aizvien sarežģītāk, un tā vietā, lai tērētu resursu šādai cīņai, labāk būtu koncentrēties uz kritiskās domāšanas radošumu attīstīšanu. Lielo valodu modeļu spējas latviešu valodā ir augstas, un tās turpina pieaugt. Un tie ir noderīgi rīki dažādās jomās. Šis var palīdzēt arī pedagogiem, gatavojot materiālus, gan skolēniem apgūstot mācību vielu. Paldies! Paldies. Tagad vajadzētu saprast, šis strādā. Mani dzird, ja? Dzird tāpēc, ka es skaļi runāju, nevis tāpēc, ka es mikrofonā runāju, ja? Lampiņa, kas varētu liecināt, ka es strādā. Tagad? Un tagad? Šis strādā, viss. Labi, mīļie kolēģi, viss ir bijis ļoti interesanti, un mēs esam pamanījušies mazlietiņ pārtērēt laiku, bet, kafijas pauze droši vien ir turpat, tāpēc mēs mazlietiņ vēl arī parunāsimies, un
tagad būs tā daļa, kad varēs uzdot kādus jautājumus, jo atceramies, ka mums vēl ir noslēguma daļa, kur noslēguma vārdus arī mums teiks. Es pieteikšu vēlāk jūs uz noslēguma vārdiem. Bet tagad tad sagatavojam jautājumu daļus, un tas, ko es no savas puses gribu teikt, ka es ļoti pacietīgi sēdēju un neko nerunāju. Bet cita starpā, bez tā, ka es šodien šeit vadu, es arī esmu cilvēks, kas strādā izglītībā, un mēs gatavojam skolotājus, un man šī tēma šķiet ļoti, ļoti interesanta, un tāpēc es tomēr atļaušos pateikt šo te kopsavilkumu, pirms es došu vārdu jautājumiem, ka, manuprāt, saliekot visu šo kopā, mēs nonākam pie tā, kad skolotājs, viņš mums tomēr ir atslēgas persona, skolotājam ir jāsaprot, ko darīt ar mākslīgo intelektu, un šī saprašana nav sist pa pirkstiem, bet tā ir saprašana, ko mēs ar to daram, kā mēs ejam šai procesā, kā mēs paši mācamies izmantot mākslīgo intelektu, kā mēs mācamies iemācīt bērniem attīstīt savu intelektu un nepazaudēt to aiz mākslīgā intelekta. Un man šķiet, ka mums visiem kopā ir jāiet tajā virzienā un jādiskutē, kuras daļas, un man starp citu patika tas influencers, vai kas tur bija teicis, ka viņš tikmēr rakstīs mūziku, kamēr mākslīgais intelekts viņam palīdzēs. Es domāju, ka tā arī ir viena no atslēgas atbildēm, ka ja mums mākslīgais intelekts var palīdzēt izveidot plānus, viņš var palīdzēt mums sagatavot kaut kādas rubrikas, viņš var palīdzēt mums ietaupīt laiku, un tad mēs liekam klāt to savu intelektu un domājam, kā mēs šo jomu attīstam. Un mums šeit ir klāt arī diezgan liela daļa izglītības zinātņu studenti. Viņi zina, ka mēs par to runājam. Katra lekcija paiet ar sarunām par mākslīgo intelektu. Tā ir tādas interesantas darbnīcas, kur mēs diskutējam, ko mēs darām un izmēģinam dažādus rīkus. Tā kā man jāsaka milzīgs paldies par šiem dažādiem redzējumiem, bet es pierakstīju arī savus jautājumus. Ja jūs nejautāsiet, tad es jautāšu. Tāpēc tagad lūdzu sāksim ar to, ka jūs varat uzdot jautājumus, un mēs ar jums padalīsim. Sandrai ar rokās ir mikrofons, bet mēs padalīsim arī, kur jau viena roka. Jums droši vien. Jā, sveicināti. Mans vārds ir Evija. Es nenāku no izglītības jomas. Bet jā, bija interesanti paklausīties, īpaši atmiņā paliekoši bija mūsu laiku franču filosofijas atziņas. Mazliet atgādināja biologa Edvarda Vilsona sacīto, ka mums ir akmens laikmeta emocijas, viduslaiku institūcijas un dievu tehnoloģijas. Un šajā vēl no godājumās filosofas uzstāšanās atmiņā palika, ka vairāk kārt tika uzsvērts šis te pansionāta jautājums. Es gribēju pajautāt, kas jūs paši vairāk biedē, vecums vai nāve? Liels paldies par jūsu jautājumu. Esmu gandarītā, ka tas, ko teica, jums liek kaut kādā veidā reaģēt. Jūsu jautājums ir plašs, lai uz to atbildētu, vai mani biedē vecums, bēdīgais vecums vai nāve. Man vajadzētu to pagriezt mazliet nopietnāk un sasaistīt ar mākslīgo intelektu. Biologs, kuru jūs pieminējāt, šis biologs piemin Dievu, tāpēc varbūt arī es to sasaistīšu ar Bībeli, kam arī ir saistība ar mākslīgo intelektu.
Mēs visi zinām Bībeles stāstu, kur Ādams un Ieva ir krituši grētā un viņi tiek nolādēti. Un ir interesanti, ka no visiem dažādajiem lāstiem, ko Dievs viņiem pasaka, viens no tiem ir strādāt vaigas sviedros un otrs ir nomirt, jo pirms tam Ādams un Ieva bija nemirstīgi. Interesanti, tur parādās darbs un nāve kā lāsti. Tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka cilvēkam ir ļoti daudz lietas, ko viņš ar saviem rīkiem, īpaši ar mākslīgo intelektu, var darīt pret šo lāstu. Viņš cenšas strādāt pēc iespējas mazāk, lai mākslīgais intelekts tīra virtuvi, lai viņš varētu nodoties citām lietām. Un ar transhumanisma palīdzību viņš vēlas nogalināt nāvi un kļūt nemirstīgs. Tas ir interesanti, tāpēc, ka šajā mūsu diskusijā mums te nav runa par to, vai mēs esam tehnofīli vai tehnofobi, bet ir jautājums par to, kāpēc mēs attīstām šādus rīkus un ko tas liecina par mums kā cilvēkiem. Un tas laikam ir tā kā tāda cilvēka cīņa pret saviem lāstiem, un mums tāpēc par to vajadzētu vienkārši padomāt. Diskusija varētu turpināties, bet dosim vēl kādam iespēju parunāt, tā kā jūs tur to kafiju pauzi tad sagaidat. Vai ir vēl kāds jautājums? Es varu piecelties. Jā, var dzirdēt, es pieņemu. Vai ir kādam konkrēti, vai tu uzdod un mēs meklējam? Es pārbaudīju mikrofonu strādāšanu. Bet jā, liels paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Man būtu laikam vairāk jautājums Filipas kungam, kurš prezentācijā, ja es pareizi saprotu, bija minēta šī Kassandra, kas ir šis mākslīgais intelekts, kas palīdz suportē menedžers, un es tā saprotu, tur tie dati ir diezgan pozitīvi, bet man vairāk tāds jautājums, ņemot vērā Latvijas situāciju un to, kā mēs dažkārt jūtamies, vai jūs esat saskāršies ar tādu situāciju, kur cilvēki varbūt nevēlas pieņemt šī mākslīgā interneta palīdzību, jo, piemēram, tāds piemērs no teiksim, Latvijas ikdienas cilvēks zvana uz teiksim, ārstniecības iestādi un viņu savieno ar šo mākslīgo intelektu, un tad viņš saka, atkal tas robots. Es gribu ar cilvēku runāt. Vai jums ir līdzīga prakse vai drīzāk nevis prakse, bet pieredze un kāda ir jūsu attieksme? Jā, es pieņemu. Alors j'aurais dû... Man laikam vajadzēja jums pastāstīt sīkāk par to. Tas attiecās uz 25,000 pedagogu, bet pats instruments ir pieejams tikai 40 darbiniekiem, kas strādā ar šo rīku. Un tas nozīmē, ka cilvēks, kas saņem atbildi, viņš nezina, kas šo jautājumu sagatavo mākslīgais intelekts, jebkurā gadījumā šo atbildi pārbauda cilvēks. Tik tālu tas ir par Kassandru, jo tas ir cilvēks, kas pārbauda šo atbildi un kas to var papildināt. Cilvēks izšķiras par to, vai atbilde ir laba vai nav. Ja tā ir nepilnīga, tad cilvēks to papildina tā, kā nepieciešams. Un reizēm mākslīgais intelekts var pārāk sausu, pārāk strupu, pārāk nelaipnu atbildi sagatavot. Un tad var to mīkstināt. Bet, ja mēs... Jā, bet tad šeit mēs runājam par to, ka šo instrumentu izmanto darbinieki. 10% no darbiniekiem bija ar mieru uzreiz strādāt ar šo instrumentu, un tad viņi
ļoti daudz izmantoja. Mums Francijā ārprātīgi patīk dokumenti. Mēs sagatavojam dokumentu, kas sagatavo dokumentu, kas izskaidro dokumentu. Un tad tas palīdzēja precīzāk to visu noformulēt. Es pieņemu, ka Latvijā tas viss notiek tieši tāpat. Un beigās sanāca tā, ka teksts, kas paskaidro tekstu, radīja vēl lielāku apjukumu. Un tāpēc no 40 darbiniekiem, kas kopumā atbild par 25,000 vidusskolas skolotāju, ikdienā izmanto šo mākslīgo intelektu, lai varētu atbildēt uz skolotāju jautājumiem. Un tas ir labs solis, tas ir fantastiski. Un tas nozīmē, ka bija iespējams arī veltīt vairāk laika cilvēkiem un ka šīs attiecības bija cilvēciskākas. Man ir tāds daļēji filozofisks jautājums. Esmu vēstures skolotājs. Strādāju ar tiem jaunākiem bērniem. Jauniekiem man šodien ir 6 klases skolēni, tas ir 11, 12 apmēram gadi. Un savas stundās laikā es stāstu, ka man nav nekādu problēmu ar mākslīgo intelektu izmantošanu jebkāda veidā. Nesen mums bija, tā kā es pati izmantoju to ikdienā, tas mākslīgais intelekts optimizē ļoti daudz procesus manā dzīvē, un es sapratu, ka nevar vienkārši pajautāt, izdarīt to darbu labi, ātri un pareizi. It kā jāprot jautāt pirms tam, un tas jau ir kaut kāds process bērniem. Un nesen mums bija saruna ar bērniem par Otro pasaules kāru. Es iedevu viņiem mājas darbu pastāstīt par kaut kādu sinagogu, jebkādu pasaules. Un pie manis atnāca bērns ar prezentāciju, ļoti skaistu starp citu prezentāciju, kur viņa man pastāstīja, tas mazāk bērns, par to, ka mums Latvijā ir 4, nevis Latvijā, bet Rīgā, mums ir 4 pārdzīvojuši Otro pasaules kāru sinagogas, viena no kuriem ir zāļa un bērnu. Protams, tā nav. Un es stāstu tiem bērniem, nē, es sapratu, ka tu izmantoji, diemžēl tā nav, varbūt vajadzētu palasīt pirms tam kaut ko, un tad likt to, izmantot to mākslīgo intelektu un likt to prezentācijā. Pirmkārt, bērni man netic. Protams, mēs varam izmantot Google Maps, pameklēt vēl sinagogas, pajautāt kā Googlam par to pareizāko atbildi. Protams, es tagad runāju ar bērniem, un pirms es iedodu kaut kādu mājas darbu, es viņam saku, lūdzu, pameklēt citus avotus. Bet daļēji tie avoti ir rakstīti ar mākslīgo intelektu šobrīd internetā. Pirms tam es pateiktu, labi, pameklēt avīzes, bet avīzes ir rakstītas ar mākslīgo intelektu šobrīd. Bet pirms tam es pateiktu, izmantojiet kaut kādu drukātu materiālu. Bet drukātas grāmatas šobrīd ir daļēji rakstītas ar mākslīgu intelektu. Man tāds jautājums. Pirmkārt, varbūt, kā sagatavot bērnus situācijā, kur viņi paši nesaprot, viņi taču aug. Viņi paši, es varbūt kaut ko daļēji varu saprast, ka tas ir mākslīgais intelekts. Viņi taču aug, un viņi neredz to atšķirību. Vai ir jēga vienkārši dzīvot tajā realitātē un saprast, ka jā, varbūt mēs daļēji nesapratīsim, kur ir patiesība, kur nav tālāk. Vai kā ar to strādāt? Ko darīt tālāk? Tāds jautājums. Paldies. Nu tā, mīļa. Ko darīsim? Man šķiet, ka grūti. Ok, go on. C'est une grande question, donc je... Tas ir ļoti apjomīgs jautājums, bet mēģināšu pateikt kaut ko īsi, lai vēl citi var izteikties. Tad, kad mēs uzdodam mājas darbus pirms mākslīgā intelekta pastāvēšanas, tas bija kaut kas netaisnīgs.
tā bija netaisnība starp bērniem, kuriem vecāki palīdzēja un kuriem vecāki nepalīdzēja, jo vienmēr ir bijis tā, ka mājas darbi uzdod jautājums par izglītības sistēmu. Bet tagad, lai precīzāk atbildētu uz jūsu jautājumu, tāpēc ChatGPT var būt tikai mums nežēlīgi parāda un liek uzdot jautājumu par to, vai mājas darbi vispār ir jēdzīgi, vai varbūt mēs bērniem mājās varam uzdot darīt kaut ko citu. Jo pretstatā visām teorētiskām lietām labākais veids, kā kaut ko iemācīties, ir iegremdēties realitātē, varbūt aiziet uz Rīgas ebreju muzeju, varbūt apmeklēt šo muzeju, varbūt apmeklēt sinagogu. Tad, kad mēs runājam par lielām cīņām Pirmajā vai Otrajā pasaules karā, tad Francijā mums viss ir ļoti vienkārši. Mēs dodamies uz kādām cīņu vietām. Neviena grāmata, neviens skolotājs, nekas nespēs dot bērnam tādas zināšanas kā konfrontācija ar realitāti, ar cīņu vietu, ar brāļu kapiem. Jo, manuprāt, lielākā problēma ir tas, kā savietot zināšanas ar realitāti, un tas nozīmē, ka mums ir teorija jāsavieno ar praksi, mums ir nepieciešams vēsturi padarīt par kaut ko taustāmu. Es vēlētos piekrist runātājai iepriekšējai un paturpināt. Mums ir nepieciešama arī mediju izglītība, mediju pratība, jo bez tās ar mākslīgo intelektu nevar iztikt. Mums ir jāatgriežas pie tā, kas mēs esam. Mēs esam eksperimentētāji, mums ir smadzenes, un tās mums ļauj ar neironu tīklu palīdzību, bet šeit es runāju par bioloģiskajiem neironiem, nevis par kaut kādiem tehnoloģiskajiem. Mēs varam jebkuru faktu novērot un interpretēt. Kā Gabriela tikko teica, vislabāk ir novērot, un tas var nozīmēt darīt kaut ko pavisam vienkāršu. Es pagājušajā nedēļā biju kādā bērnu dārzā, un tā tad skolotāja audzinātāja prasīja uzrakstīt dzejolīti par bērnu, kas iestādīja sēkliņu, un sēkliņa izauga. Nu, tad viņi visi kopā pie tā strādāja. Un tad es pamanīju, ka darba procesa laikā bērni ir ķērušies pie darba. Viņi ne tikai saceras stāstiņu, bet viņi arī tur to visu ilustrē, un pēkšņi tur tam bērnam, ko viņi zīmē, ir 6 pirksti, un neviens neuztraucās. Un tas ir gluži tas pats, kas zaļā sinagoga, jo viņi to nepamana, un tad mēs varam attīstīt kritisku garu attiecībā pret tehnoloģijām, un bet tas nevar attiekties uz mājas darbiem, jo tad mēs neredzam to veidu, kā skolēns izstrādā šo projektu. Bet ja jūs to pašu uzdevumu pildītu klasē, tad jūs varat konfrontēt viņu ar realitāti, jo viņš ir tajā procesā, un tad jūs varat sākt salīdzināt ar faktisko realitāti. Šis nevar būt darbs, ko uzdod darīt mājās. Es arī papildināšu, neatkārtojoties. Protams, rodas jautājums par avotiem, no kuriem smeļas mākslīgais intelekts, jo jāatcerās, ka mākslīgais intelekts tika radīts, lai dotu atbildes, pat tad, ja tās atbildes ir nereālas.
pat ja mēs tās varam nosaukt par halucinācijām, mākslīgais intelekts izgudros atbildi. Varbūt, ka šī zaļā sinagoga ir kaut kas poētisks. Varbūt tas nav domāts kā meli, bet gan kā kaut kāds poētisms. Tāpēc ir jautājums par to, ko mēs ievadām mākslīgajā intelektā, lai saņemtu atbildi. Tāpēc skolotājiem ir jāpārbauda, ko tas bērns tur ieraksta un kas ir informācijas avots. Protams, tam arī jābūt pieejamam. Gabriela Alperna norādīja, ka mākslīgajā intelektā tās atbildes ir nejaušība. Bet tad, kad mēs runājam, vēl jārunā ir par to, vai tā ir maksas versija vai bezmaksas versija. Jo bezmaksas versija, tā lētā versija, tad tā ļoti sliktus rezultātus, ļoti slikts atbildes sniedz. Ja mēs neizdomāsim jaunus mācīšanās veidus, tad mēs nonāksim pie tā, ka bērni pildīs savus mājas darbus ar mākslīgo intelektu, un tad savukārt skolotāji ar mākslīgo intelektu šos darbus labos, un tad vispār zūd jēga kaut ko mācīties, kāda jēga kaut ko uzdot un kaut ko labot. Jo kas vispār ir skolotāja uzdevums? Skolotāja uzdevums ir sagatavot pilsoņus. Tā ir nacionālā izglītība Francijā. Tā ir nozare, kas sagatavo kompetentus, aktīvus pilsoņus, kas prot kritiski domāt. Tāpēc jau mums bija tā lielā revolūcija Francijā. Mēs gribējām attīstīt kritisko prātu. Un, ja mēs to neizmantojam, tad jau vairs nav jēgas izmantot mākslīgo intelektu. Es domāju, ka tas jūsu piemērs bija labs, jo ir skolotājam jāpārliecinās par to, kā šie rīki tiek izmantot. Tas ir ļoti svarīgi. Pulkstenī, ko tu man rādi? Gribu kaut ko pateikt. Un es nedevu mikrofonu. Piedošanu. Lūdzu. Es varu pateikt, varu neteikt. Man dažādi parasti. Jā, man šķiet, jūs piemērs ļoti labi ilustrēja manu pirmo tēzi par to, ka mākslīgais intelekts ir faktiski rīks, ar kuru pavairot zināšanas. Bet ja mūsu zināšanas ir faktiski šajā konkrētajā jomā nulle vai tu neizpratnē, tad nav iespējams to izdarīt. Līdz ar to faktiski tā izeja ir tā iedot pamat izpratni par šo, tad šajā gadījumā mēs runājam par Otrā pasaules kara, tur pārnodarījumiem un visu pārējo, tad, un tālāk faktiski, ja skolēnam šī izpratne ir, un tālāk viņam tiek dots kaut kāds uzdevums vietas klasē, iespējams viņam ar laiku pašam radīsies, ieraugot kaut kādas mākslīgā intelekta atbildes, viņam pašam radīsies šaubas, ka, hei, šis, ko man saka, izklausās, ka tā nevar būt. Pajautāšu skolotāju vai arī papētīšu papildus internetā. Un tas jau ir iegūms. Bet faktiski tas, ko jūs stāstat, ja jūs tālāk par to runājāt, tad tā ir, man liekas, pareizais ceļš virzienā. Nu labi, paldies un atvainojos. Pagriezu muguru un neredzēju, ka gribēju runāt. Saliekot kopā šo visu, ko jūs tagad runājāt, man šķiet, ka mēs zināmā mērā ejam pa vēstures tādiem soļiem, un tie, kas ir pētījuši digitalizāciju, atcerās bija 74. gads, kad Amerikā bija izgudrots un patentēts procesors, kad teica, ka skolotāji tūliņ vairs nebūs vajadzīgi. Atceraties, 74. gads, pēc tam nāca internets un teica, ka tagad skolotāji nebūs vajadzīgi un neiet neviens internetā, tur ir muļķības, vai atkal ejiet internetā, tur visu atradīsiet. Un mēs ejam un runājam, un man šķiet, ka šis ir arī tas mirklis, kad mums ir jāmaina, un man
Jāmaina tas, kā mēs strādājam. Mēs kā pedagogi, es šoreiz atļaušos asociēties nevis vispār kā visi aizsardzības joma, lai domā par sevi, bet mēs kā pedagogi, kā mēs strādājam, kā mēs uzdodam uzdevumus, kā mēs no tās zaļās sinagogas dabonam mācīšanās procesu, kā mēs saprotam, ko mēs vēl neesam iemācījuši. Un jūs visi to pateicāt. Patiesībā mēs tādu skaistu puzli salikām kopā no tā visa. Un lai mēs tad varētu tomēr iet pie tās kafijas pauzes, mums ir jāievēro darba kārtība, un darba kārtībā mums ir noslēguma kopsavilkums no Providus direktores un pētnieces Ivetas Kažokas. Es pareizi nolasīju? Un kuru mikrofonu, Iveta, gribēsiet? Šo vai te augšā? Es varu iedot šo mikrofonu. Tā kā es saprotu, ka man šobrīd ir liela atbildība pēc iespējas ātri jūs laist uz kafijas pauzi, es apsolos būt ļoti īsa savās replikās par to, ko mēs šodien dzirdējām. Es vēlētos atgriezties no paša sākuma pie tā, ko vēstnieks pateica, ka ar mākslīgā intelekta ienākšanu rodās gan milzīgas iespējas, gan arī atbildība. Un es pati to sapratu pirms 2 gadiem, kad es pirmo reizi ieraudzīju, kā funkcionē ChatGPT. Es arī pati tajā brīdī biju pasniedzēja un sapratu, ka savai angļu valodā runājošai auditorijai es vairs nekad nevarēšu uzdot mājās, nokārtot eksāmenu, kas būs tad vienīgais pārbaudas darbs, jo mākslīgais intelekts to vēl nespēja izdarīt perfekti, bet sekmīgu atzīmi viņš pie manis būtu dabūjis. Tā kā tas bija tāds liels pavērsiena punkts, kad bija pilnīgi skaidrs, ka vismaz angļu valodā pārbaudas darbi, jebkurā izglītības līmenī, jārēķinās, ka tie tiks pildīti ar mākslīgo intelektu. Es pati šobrīd nekādi nevaru iztikt bez mākslīgā intelekta. Esmu sākusi doktorantūras studijas. Es netiktu galā ar to milzīgo informācijas daudzumu, kas ir par manu tēmu jau sarakstīts, ja man nepalīdzētu mākslīgais intelekts tos lielos tekstus pārgramot, atbildēt man uz dažādiem jautājumiem. Tad, kad es sēžu lekcijās, pie reizes noskaidrot kontekstu tam, ko pasniedzējs saka, tikt pie papildus piemēriem un domāt kopā ar mani daudz nopietnāk par šo tēmu, ar kuru es strādāju, vai par ko es mācos. Un tāpēc man tik ļoti uzrunāja Gabrielas Halpernes tā tēze, kura aicināja mūs visu aizdomāties, kas ir tās lietas, ko mēs vēlamies uzticēt mākslīgajam intelektam un kuras varbūt nē. Un bija tāds ļoti interesants piemērs par valodas mācīšanos, jo iespējams, ka tā tiešām ir taisnība, ka tad, kad mēs domājam par valodu, valoda nav tikai burtiska viena teksta pārlikšana uz citu valodu, bet gan kaut kas vairāk, kaut kas, kas ir saistīts ar tādu mūsu kultūras un dzīves izpratni. Bet šeit gan ir jāsaka, ka es aizvien vairāk aizdomājos par to, ka arī šī mūsu dzīves joma diez vai ir pasargāta no mākslīgā intelekta ienākšanas. Arī šeit es esmu piemērs. Es daudzus gadus esmu mēģinājusi iemācīties franču valodu. Un man ir diezgan augsti pat līmeņi eksāmenos, bet vienlaikus man nekad nav bijusi iespēja daudz sarunāties franču valodā. Un tas ir tas, ko mākslīgais intelekts man šobrīd ļauj izdarīt. Tā jaunā funkcija, kas saucās Advanced Voice, kas ļoti tekošā franču valodā, saprotot mani, saprotot kontekstu, labojot manas kļūdas, ar mani sarunāsies par visinteresantākajiem jautājumiem, un vēl man iemācīs kādu citu valodu, teiksim, dažus vārdus arābiski. Līdz ar to mums droši vien kā gan studiju vai mācību procesā iesaistītajiem cilvēkiem, vai tiem, kuriem ir misija vai uzdevums kaut ko iemācīt kādam citam, vajag sekot līdz tam, kas notiek šajā strauji mainīgajā mākslīgā intelekta pasaulē. Jo, jā, tas piemērs, ko minēja Roberts Dārģis attiecībā uz to, cik labi mākslīgais intelekts šobrīd varētu nokārtot latviešu valodas dažādus eksāmenus, vēl
vēl uzrāda, ka varbūt gudrākie skolēni un studenti vēl mākslīgo intelektu var pārspēt, tad es esmu diezgan droši, ka jūs notestētu to pašu ar to jauno O1 modeli, tad tie rezultāti jau būtu savādāki. Un tieši tāpēc man šķiet tik svarīgi atgriezties pie tās domas, ka ar mākslīgo intelektu nāk līdzi gan iespējas, gan arī tā milzu atbildība. Un viens no runātājiem pavisam nesen arī minēja tādu domu, ko es ļoti gribētu uzsvērt. Ir svarīgi sevišķi pat ne studentiem, bet skolēniem, ka tajā brīdī, kad viņi saskarās ar mākslīgo intelektu, ka blakus ir kāds pieaugušais skolotājs, kas ir kompetents šajās tehnoloģijās, un kas viņiem var ielikt to kontekstu, iedot to kontekstu par to, kurā brīdī ticēt tam, ko iesaka darīt mākslīgais intelekts, un kurā brīdī neticēt. Un tas nozīmē, ka mums kā šiem pieaugušiem ir atbildība pašiem būt ļoti zinošiem par to, ko ar to mākslīgo intelektu šobrīd var izdarīt. Man bija ļoti interesanti klausīties visās prezentācijās un uzrunās, bet es ceru, ka tagad jūs tiksiet pie pauzes. Labi. Paldies, Iveta. Aplausi. Un tagad noslēguma vārdus teiks Matjē. Un es pasniegšu suvenīrus. Jūs. Lielas paldies par šo viedokļu apmaiņu. Noslēgumā pavisam ātri vēlētos no jauna pateikties Latvijas Universitātei rektoram un viņa komandai Lindai par to, ka kopā ar mums līdzorganizēja šo pasākumu un šo svarīgo dialogu. Šis ir otrais jau tāda veida pasākums, bilaterālā tikšanās starp Franciju un Latviju, un es ceru, ka tas ir tikai sākums, ka pēc tam šādi dialogi kļūs par igadēju pasākumu. Mēs jau ar kultūras ministriju esam identificējuši, kas varētu būt jautājumi nākošgad. Tur parādās arī jautājumi par mediju pratību un jau citi. Liels paldies arī visiem publikā. Mūsu galvenā doma bija panākt, lai ir gan tāda diskusija par riskiem un ieguvumiem no mākslīgā intelekta izglītības jomā, bet es arī redzu, ka zālē bija daudz skolotāji, un es redzēju, ka bija arī šeit konkrēti piemēri un viedokļu apmaiņu, un, protams, pateicos visiem mūsu viesiem, gan ekspertiem, kas ieradās no Francijas, gan arī Latvijas pārstāvjiem. Jums ir nelieli suvenīri no Francijas vēstniecības, Francijas institūta un Latvijas Universitātes puses. Linda, aicinu tevi šīs dāvaniņas tagad pasniegt. Lūdzu, aplaudējiet visiem mūsu viesiem. Un varbūt noslēgumā, un lai tas kalpo tā kā ievadvārdi tīklošanās daļai, pirms pāris gadiem mēs ar vēstnieku jau runājām, ka bilaterālās sadarbības jomā mākslīgā intelekta jautājums būs prioritāte ne tikai Francijā, bet mēs arī zinām, ka Latvijā tiks radīts mākslīgā intelekta institūts. Tas ir ļoti svarīgs jautājums arī uzņēmējiem, un šis var būt starpsektoru sadarbības jautājums, un es domāju, ka mēs varam sadarboties multilaterālā veidā Eiropas līmenī, mēs varam turpināt šo sadarbību, un tā var būt mūsu diskusiju objekts tagad, kad dosimies tīkloties, un uz drīzu tikšanos.